Ja kaķis netiek lejā no koka Anglijā, iedzīvotāji nemeklē glābēju palīdzību. To Friča brīvzemnieku skolas audzēkņi šodien videokonferencē uzzināja tieši no Lielbritānijas kārtības sargiem. Bet paši saviem vienaudžiem pastāstīja, ka uz internetā sarunātiem aklajiem randiņiem drošības apsvērumu dēļ tomēr neiet. Vairāk par unikālo stundu Pārdaugavas skolā stāsta Karina Rubene. Drošību uz ielas un internetā šodien apspriež ne tikai brīvzemnieka skolas audzēkņi. Par šo pašu tematu savus kārtības sargus Lielbritānijā vienlaikus iztaujā arī Vaitklifas pamatskolas bērni. Ar Skype palīdzību abas sarunas drīz pārvēršas kopējā diskusijā. Attēls kājām gaisā netraucē uzdot nopietnus jautājumus par vēlamo uzvedību nelaimes gadījumos, lielākajiem valstu noziegumiem un interneta vidi. Pārsvarā internetā neviens neievēro patiesībā tos drošības noteikumus, bet ir noteikts līmenis, kurā viņš tomēr nepārkāpj pārsvarā cilvēku. Piemēram, ko? Piemēram, viņi pārsvarā nepasaka savu atšķiršanās vietu precīzi. Viņi var pateikt, piemēram, pilsētu vai valsti, bet viņi nepateiks noteikti ielu. Es jautāju, vai var zvanīt 999, kad, ja mans kaķis iesprūst kokā. Sākumā viņi atbildēja tā, bet pēc tam, kad es atkārtoju vēlreiz jautājumu, viņi teica, ka nē. Angļi šādā gadījumā ieteica paņemt trepes un kāpt kaķim pakaļ vai pasaukt kaimiņu palīgā. Taču līdzās smiekliem bērni atklāja arī rūgto dzīves patiesību, ka kritiskā brīdī ar teorētiskām zināšanām nevienmēr pietiek. Man vienreiz bija pienāca, ka nozag man telefonu. Krievs nāca pienāca, es sastrasojos, kaut gan zināju, ko man darīt, es no stresa un daudz ko no tā, ko vajadzēja, neizdarīju. Ko tu piemēram aizmirsti? Es arī ļoti aizmirstu cilvēku, kā viņš izskatās. Šāda starptautiska drošības stunda Latvijā sarīkota pirmo reizi. Sākam eksperimentēt vienkārši, kā tas strādā. Šobrīd nedaudz bija tehniskas problēmas Anglijai, bet ceram, ka nākamreiz mēs to varam attīstīt. Kāpēc skolēni nevarētu savā starpā pārspriest arī projektu nedēļās, izmantot, kā viņiem tas notiek un kā mums tas notiek. Projekta īstenotāji nākamajā sarunā iecerējuši apspriest to, kā būtu jāuzvedas svešā valstī, lai bez pārmetumiem pastāstītu gan par britiem, kam iepaticies apčurāt brīvības pieminekli, gan uzzinātu, kā ārpus mājām uzvedas latvieši. Karina Rubene, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.